teici, ka tu jūties kā vietējais, vai tu jūties kā latvietis? Tikai daļēji, jo es tomēr patēju saviem draugiem, ka man ir latviešu smadzenē un vietnamiešu sirds. Latviešu smadzenes? Jā. Tāpēc, ka es varu pateikt, ka es piezīmju otru reizi, ka es dzīvoju Latvijā. Jo es sāku studēt mākslu, ka es atbraucu Latviju, ka man bija 15 gadi. Tā kā mākslā ir man profesija. Tā kā es jūtos, ka es piezīmju vēlreiz. Latviešu smadzenes un kāda sirds? Vietnamiešu sirds. Vietnamiešu. Jā. Sirds, vietnamiešu sirds, kā tas atšķirās no latviešu sirds? Kā pateiks? Kā vietnamieši. Vietnamieši atklāts, ļoti atklāti. Rosirdīgs. Jā, pateiks. Kā esmu dzirdējusi par vienu komiksu, kas nesen ir iznācis. Tu vari pastāstīt par to komiksu? Nevar teikt, ka nesen, bet pateikt, ka pārāk sen, jo es jau zīmēju viņu, man šķiet, ka 2 vai 3 gadu atpakaļ. Par ko ir tas komiks? Par Lašplēsi, jā. Kāpēc par Lašplēsi? Jā, visi man uzdod šo jautājumu. Ja runā par Lašplēsi, tas ir ļoti gārs stāsts, bet man šķiet, ka Lašplēsi man atrod nevis, ka es meklēju Lašplēsi. Tas ir tā, ka es mācījos Trožentāla skola, un man vajadzēja lāsīt kaut kā literatūru grāmatu, tā kā man bija ļoti slings lāsīt. Īpaši latviešu grāmatas. Un es gāju uz bibliotēku un es paprasīju, vai jums ir vismazāk grāmatu. Man arī nesa Lašplēsi. Tu viņu izlasīji? Jā, es izlasīju, ja šķiet ļoti interesanti. Tomēr sākumā es neko nesaprotu. Bet tādā laikā es dzīvoju kopmītnē un man draugs palīdzēja man tulkot. Un man bija jātaisa diplomdarbs un es izdomāju, kāpēc nevajag pamēģināt uztaisīt viņu tā kā komiksa. Jā, un tas es arī uztaisīju un tagad vēl projām zīmēt. Jā. Turpināt zīmēt. Viņiem būs sērijas papildus. Jā. Tu izdomās jaunas stāstus par Lašplēsi? Patiesībā, jā, pagājušā gada es gribētu, lai sāk visu no jauna. Un ar jaunu tehniku, jaunu stāstu. Un tad es arī... Tur mēs no tādiem komisiem mēs uzzināsim par turpinājumu. Tu nevis vienkārši atstāsti to eposu, tu raksti viņam turpinājumus. Netais, ka turpinājums, bet savu variantu. Kas tālāk notiek ar Lašplēsi? Nevis kā tālāk, bet savu variantu. Savs variants. Jā. Jā. Bet tas notiek Latvijas teritorijā? Jā, protams, Latvijas teritorijā. Jo, kad es lasīju Lašplēsi, es atrodu ļoti daudz interesantu lietas, es arī papētīju. Protams, ka es neesmu nekāds vēsturnieku un mana zināšanas diezgan maza. Bet, piemēram, es varu teikt, ka tās Lašplēsi epos, viņi ir rusiņu mitoloģija, rusiņu folklors, rusiņu vēsturi. Un man šķiet, ka Andrejs Pumpur daudz vārdu arī neizmantot, izmantot nepareizi. Kāpēc? Piemēram, jo tas ir epos, tas ir piedērs tajā laika, tas atmoras laika. Piemēram, izmantot vārdu Latviju, jo tas ir, mēs jau zinām, 13. gadsimtā Latvija vispār nepastāv. Tas ir savādāk, jā. Un es arī papētīju rusiņu no Indrīķa Varoniku un citi grāmatas un vēstures un tā. Un es izveidos pavisam jaunu sižetu savu variantā. Bet, protams, ka es saglabātu tādu oriģinālu stāstu. Un tu mēģini arī ieturēt tā laika, vai tas nav pretrunā ar vēstures notikumiem? Tieši, ka es ieliku iekšā vairāk vēsturisku notikumus. Jā. Un es gribētu, lai tas iekšā būtu plašāk. Plašāk, jā. Un es piekrītu, ka tajā laikā nedzīvot tikai lībieši, zemgali,
vai Latgalī, jā, bet iespējams, ka, ļoti iespējams, ka dzīvot arī skandināvi, arī leiši, arī arābi, kur arī ļoti aktīvs tirgojas Latvijā tajā laikā. Jā. Bet tas jocīgi, cilvēki, ka tāda īsta atmiņa ir, ja tu padomā, atceries, padomu laikos mums bija ļoti daudz vietnamiešu, es atceros dzīvoju, turpat netāli Ieriķos no maniem laukiem, viņi acīm redzām, viņi strādāja, es nezinu kādā sakarā, bet vienkārši viņas redzēju, braucot ar vilcienu uz Rīgu, ka viņi vienkārši kāp arī vilcienā. Es savā bērnībā atceros vietnamiešu ļoti daudz. Kā viņi strādāja? Ogrē, jā. Tā kā bija ļoti daudz, un patiesībā tas ļoti interesanti, cik kaut kā pēkšņi, tas dīvaini, kas ir noticis ar Latvijas sabiedrību 90. vai 2000. sākumā, kāpēc pēkšņi kaut kāda tāda amnēzija, tu pēkšņi aizmirsti, ka tev tur bija pilns tirgs ar armēņiem, azerbaidžāņiem, ka tev bija tumšādaini, kas vispār kaut kāds pilnīgi dīvaini un pēkšņi sagās kaut kāda šausmīga nedrošība, pēkšņi tev kaut kādi murgi, ka it kā viņi kaut ko apdraud, vai viņi vienkārši uz kaut kādu brīdi tā kā pārstāja būt, tāpēc, ka tev bija kaut kāda nedroša tie procesi vai ekonomika nebija pietiekoši interesanti, un tagad tie cilvēki atkal kustās brīvāk, un tas kaut kāds tāds loģisks process vienkārši. Un uz tā fona vienkārši man likās, kāpēc tas iespriegums par to ādas krāsu, tas bija tā jocīgi. Ne? Bet es pieņemu, tas tiešām, kā jau tas nāk no ģimenes, man vienam brālēnam ir sieva no Tobago, viņš šobrīd uz Kanādu izvācās, otram ir no Venecuēlas, un, teiksim, tu kaut kā tā pierodi, ka tev ir apkārt pietiekoši krāsaini cilvēki, vai ne, un nav kaut kāda, nekāda tāda,